Katram no mums ir savs dzīves ceļš ejams ar sapņiem bērnībā, ar grūtībām un izvēlēm, kas reizēm maina visu. Ginekologa Ginta Lapiņa ceļš aizvedis no pirmajiem soļiem slimnīcas koridoros līdz atbildīgiem lēmumiem par dzīvību un ģimeni. Viņš ir ārsts, kurš ne tikai palīdzējis nākt pasaulē simtiem bērnu, bet arī pats meklējis atbildes uz lielajiem jautājumiem par sirdsapziņu, ticību un ģimenes spēku. Laime priekš manis ir miers sirdī. Kad tu vari būt mierīgs, tad tu esi laimīgs. Tas pārējais, viņš jau tā virmo ap mums viss un tā, bet ja tev nav miera, tad tu neesi arī laimīgs vienalga, cik tu tur mīlētu vai būtu mīlēts vai gribētu. Tad tā. Bet, Dievs jau dod mieru cilvēkiem. Bērnība man bija jauka, skaista. Es esmu vienīgais bērns ģimenē. Viss arī uzmanība un pūles bija man veltītas, un nebija tāda brāļa un māsas sadraudzības. Bet tie skaistākie momenti mēs dzīvojām Mīņškalnā vispār tajā laikā, bet tad pa vasaru man veda uz Krimuldu pie tantes, tad tur man ļoti patika laukos. Vasarās tur tantei bija dažādi mājdzīvnieki, un tad man patika, kad viņi man ņēma uz kūti līdzi, un tad tur man bija jāpalīdz, un tad bija jāravē, un tad, kad bija izravēts tur noteikts vagu skaits, tad konfekts bija zem spilveni, un tad arī viņai bija vienmēr nikni gaļi, tie man tur dzinās pakaļ, tas man atkal mazliet nepatika. Tāda īsta lauku dzīve. Tur es arī biju viens, jo īstenībā droši vien no tiem laikiem, varbūt no bērnības, man arī ir tāda patika būt vienam, būt ar sevi. Es jau tad atceros, kad man bija kāda vēlēšanās, tieši laukos tur staigāju, man kaut ko ļoti gribējās. Un tad man bija tāda maza bērnu lūgšaniņa. Mīļais Dieviņ, dod to laimīt, lai tur tas un tas piepildās. Lai arī Gints nenāk no mediķu ģimenes, viņam jau bērnībā esot bijis skaidrs mērķis reiz kļūt par ārstu. Tas bija vispār ļoti agrīna tā izvēle, tas arī kaut kāds aicinājums manī bija 5. klasē, es jau to zināju. Kādreiz bijusī klases audzinātāja stāstīja, ka es esot rakstījis sacerējumā, ka es tur tādā gadā vēršu medicīnas institūta durvis. Tā arī notika, jo šī interese par medicīnu man bija. Faktiski jau pēc 8. klases, jau pa vasarām es sāku strādāt Rīgā Stradiņas slimnīcā pa sanitāru. Dzemdību nodaļā tieši, jo tur vienmēr vajadzēja, kas strādā, tur bija ļoti daudz jāvada, autiņi daudz un madrači uz deskameru, tur bija ļoti smags darbs, tur vienmēr nebija, kas strādā. Un tad pavasar labprāt ņēma tādas jaunas puišas, un tur es nostrādāju kāds 4 vai 5 gadus pavasarām. Tā kā tā bija tāda izvēle ļoti mērķtiecīga, kuru es vienkārši sirdī sajūtu. Medicīnas studiju pirmajā dienā viņš iepazina Silviju, un jau tad, jokojot, teicis, tu būsi mana sieva. Tas bija institūts, tā bija pirmā diena, kad ieradāmies institūtā, un tas bija anatomikums, kur mums bija jāsapulcējas, un mēs pat cik ar Gintu bijām vienā grupā, tad tāds diezgan tāds spilgts un tāds spēcīgs tāds šķita puisis un tāds vispār tīri labi iepatikās. Šī vēlme pēc ģimenes man bija ļoti agri. Vispār es jau agri, tā kā zināju, ka es gribēšu precēties, ka es gribēšu ģimeni. Un būtībā vēl mēs nebijām sākuši draudzēties, kad es jau teicu, tu būsi mana sieva, un tā kā mazliet ar humoru pa sievu viņas sauc, un tad viņi vienmēr dusmojās uz manīm, kad es tur tā. Viņa bija tāda iespaidīga, efektīva meitene, tāda gariem, gaišiem, bieziem matiem, un tāda, simpātiska, skaista, es domāju, skaista meitene. Mēs ar Gintu apprecējāmies pēc 2. kursa. Gintam palika 20 gadi, man vēl bija 19 gadi. Mēs nolēmām, ka mums būs ģimene. Un arī jau principā mācoties, mums bija jau tā doma, ka mēs gribam atpakaļ uz Valmieru nākt strādāt.
Jo es pat esmu valmieriete un Gints arī Rīgas skolas beidzis un Rīgā, un mēs dzīvojām Rīgā un bija viss tāda iespēja tai Rīgā arī palikt, bet kaut kā mēs bijām izdomājuši, kad gribam Valmieru. Un Gintam, viņš kā tāds liels ideālists, viņam gribējās laukus un kad tagad cels to visu to palīdzēs cilvēkiem, tāda ļoti liela misijas apziņa. Un mēs jau bijām arī ļoti jauni. Tad, kad pienāca sadale, tad, diemžēl, nevajadzēja tādas specialitātes, kādās mēs bijām. Es biju ķirurgs, specializējies ķirurģijā, sievu terapijā. Valmierā tajā brīdī nevajadzēja, bet Valkā vajadzēja 2 ginekologus. Un tad mums piedāvāja, mēs aizgājām uz Valku un kļuvām par ginekologiem. Un tad pagāja kāds laiks, bet Valka ļoti klusa pilsēta un arī tāda maziņa. Tas galīgi neatbilda tiem mūsu sapņiem, un mums vēl pieteicās jaunākais dēls. Un sieva galīgi jutās tāda, ka tur tā ļoti kluss. Mēs sākām meklēt iespējas šeit Valmierā tikt, un tieši tā sagadījās, kad atbrīvojās vieta, un kad varēja sākumā mani paņemt tā kā poliklinikā un nodaļā, un pēc tam arī sieva Šķiedrā bija ārstniecības daļa liela, tur bija daudz sieviešu Šķiedrā strādāja, tur vajadzēja ginekologu. Tā mēs abi 91. gadā rudenī nokļuvām Valmierā. Tā arī turpinām strādāt. Es esmu diezgan ambiciozs cilvēks, tāds es esmu vienkārši. Un man vienmēr gribējās kaut ko tādu veidot un attīstīt. Un kaut kā viss arī tā sakrita, kad šeit arī radās tās iespējas. Un tad mēs šeit attīstījām ģimenes dzemdības, kas jau vispār Latvijā tajā laikā bija jaunums. Mēs bijām vispār kā otrie pēc Saldus, kad vīri tagad varēja nākt sievām līdzi un nest puķes un brīvi staigāt dzemdību nodaļā. Tas vispār bija revolūcija tajā laikā. Un, bija daudz gribētāji, mēs pārbūvējām nodaļu atbilstoši, lai varētu notikt, lai varētu būt vīrs ar sievu kopā pēcdzemdību palātiņā. Tagad jau tā ir normāla lieta, neviens nevar iedomāties vispār, ka kaut kā citādi ir bijis. Es atnācu 92. gadā, doktors atnāca drusciņā ātrāk. Un visu šo laiku mēs strādājam soli kopā. Man liekas, ka kolēģis viņš ir cilvēks, uz kuru droši var paļauties darba ziņām. Arī sarežģītās situācijas, ar viņu ir droši strādāt. Tā kā ar Natālijas vecmāti būs vēl vienot tas, ka mēs kopā lūdzamies. Kādreiz mēs to katru dienu darām, citreiz kaut kādu periodu, kad nav tad nejūtam to vajadzību, tāda viņa pareizticīgā, tad mēs lūdzamies abās valodās. Tas gan vairs nav baigi moderni, bet domāju, tas nāk tikai pa labu. Bet varbūt, ka šis darbs ir tas, kas ved tuvāk Dievam. Tā gan var būt, kad var šeit strādājot satikt Dievu. Bet strādāt var jebkurš cilvēks. Mēs šeit visu laiku esam tuvu. Tikai cik katrs to sajūt savā sirdī, un cik katrs arī apzinās šo klāstu, kurus nevar īsti pierast. Jo tas ir brīnums katru reizi, kad cilvēks piedzīvs, tas ir kaut kas, kad tu pieskaries ar savām rokām, tu nevar aprakstīt ar vārdiem. Un tā mūsu lūkšana ir vērsta uz to, lai šeit ir arvien labāk paliek priekš cilvēkiem, lai cilvēki šeit arvien labāk justos, arvien labāku pakalpojumu, lai mēs paši augtu. Tā ir tā mūsu lūkšana, tāpēc mēs lūdzamies. Es mazāk esmu dzemniecībā, vairāk ginekoloģijā šobrīd, jo es esmu arī operējošs ginekologs un operēju tik, cik šeit arī mums kvotas atļauj. Un tā kā man vairāk, šobrīd es vairāk uzturos otrā pusē, tur mēs būsim pēc brīža. Bet dzemdības man vienmēr ir bijusi arī tāda sirdslieta, un šeit būtībā ir tās mūsu
nodaļas, tās sirds. Ja, dzemdību bloks, dzemdību zāles, un tās mums ir 4. Un kādreiz bija laika, kad visas 4 bija arī vienlaicīgi pilnas un dzemdēja. Bet, kad mēs tā skatāmies no kreisās pusītes uz labo, no 22. uz 25. gadu, tad atkal paliek mazliet skumji. Jo, diemžēl tie aplīši ir ļoti reti salīdzinoši, kā bija. Ja? Un tas ir tas, kas mūs visus uztrauc. Ja? Ne tikai mūs varbūt kā mediķus un kā dzemdības speciālistus, bet es domāju, ka šim faktam būtu jāuztrauc visa valsts, tā skaitā mūsu valdība un atbildīgie cilvēki. Jo situācija ir bēdīga šobrīd. Te mums vecmāte Sanita, viņa šodien pa ginekoloģijas pusīti. Te ir māsas postenis, tas arī ļoti svarīgi, jo uz māsiņas jau balstās visa tā aprūpe. Te ir procedūra kabinets. Šis kabinets ir, droši vien šis kabinets ir diezgan svarīgs, jo šajā kabinetā arī kādreiz tika veikti aborti. Un patreiz šeit notiek mazās ginekoloģiskās operācijas, visas izņemot legāls aborts, spontāni aborti, tur tā grūtniecības mīssedēšanās, to visu mēs darām, bet legāls aborts mēs sen vairs netaisām Valmierā. Tas ir arī tāds zināms brīnums. Šos nopelnus es nepiedēvēju ne sev, ne kādam citam cilvēkam, bet tas bija tāds īsts Dieva darbs. Jo tad, kad tu satiec Dievu, tad tev pilnīgi atveras jauna pasaule. Tu visu ieraugi citās krāsās, tu cilvēkus redzi savādāk. Tu viņus visus redzi kā labus un skaistus, un tad tu saproti, ka no visiem grēkiem jāatsakās. Nevar tā kā šito es atmetīšu, tagad uzvedīšos labi, bet šito es turpināšu. Tev vienkārši ir tāda iekšēja vajadzība pilnīgi atteikties no visiem sliktiem darbiem, kas ir darīti. Un, to es arī izdarīju, pēc tam arī sieva, kas arī ir ginekologs, arī teica, viņi arī to vairs nedarīs, un tad mēs bijām šeit 5 ārsti, kas nodaļā strādājām, un arī pārējie 3 praktiski dažu mēnešu laikā pateica, kas tad mēs pa muļķiem esam, ka mēs taisīsim, jūs netaisat. Un atteicāmies no tā, un arī šie ārsti vairs netaisa, viņi tagad strādā citās vietās, un jaunie kolēģi, kas nāk, viņi vispār pat neko neprasa par abortiem. To, ka tas pareizi, par to nav vispār šaubas par to lēmumu. Bet to, kā mēs jutāmies tādi kā bišķiņi daudz skatījās uz mums šķībi. Tā ļoti likās daudziem, ka kaut kas ir noticis, kaut kas tīri ar mums tāds, kaut kas tāds. Bet to, ka tas ir slikti, to kolēģi pilnīgi viennozīmīgi saprata. Jo mēs, protams, mēs tajā laikā satikām Dievu. Un, tas arī to visu izsaka, bet arī kolēģiem, kam tas tā nebija, arī saprata pēc būtības, kad kā kolēģi viena teica, kas viņa kāda muļķi, ka viņiem tas jādara. Ja? Tas nav patīkami. Bija tie, kas bija ļoti pār, bija tie, kas varbūt netik. Bet man ir liels prieks, ka mūsu nodaļā aborti netiek veikti. Es saprotu, ka sabiedrība ir dažādi uzskati. Katrai sievietei un katrai ģimenei ir tiesības pieņemt lēmumu, bet dzemdību nodaļa ir vieta, kur dzīvība dzimst. Un man liekas, ka tas tikai normāli, ka šeit cilvēki nāk šajā pasaulē, nevis apstājās vai aiziet prom.
dakteris Lapiņš ir, protams, kompetents un profesionāls dakteris un ārsts, bet arī cilvēks, kurš ir pie tam vēl ticīgs cilvēks. Un tāpēc es domāju, ka tas, kas nosaka viņa dzīves, tās pamatvērtības, ir kaut kādi, tā teikt, viņa sirdsapziņā ierakstīti likumi. Te runa ir par arī Dieva dotajiem baušļiem, tev nebūs nogalināti, un es domāju, ka pēc šāda arī principa un pārliecības savā profesionālajā darbā arī vadās Gins, un jau vairāk tāpēc, ka mūsu Dievs ir dzīvības Dievs, un cilvēkam Dievs ir dāvājis dzīvību no tā ieņemšanas brīža līdz praktiski arī cilvēka dabiskajam dzīves iznākumam brīdim. Līdz ar to mums nav tādas, kā lai es saka, visvarenas tiesības piešķirt vai atņemt kādam dzīvību bez, varbūt ļoti pamatota kāda iemesla. Šī vieta priekš manis ir tā vieta, kur es uzņemu spēkus, uzkrāju spēkus un enerģiju. Te es tiekos ar Jēzu, un te es arī pārdomāju nedēļas notikumus, un te es arī lūdzu, lai man dod spēku nākamajai nedēļai. Kristīts es jau biju tādā pieaugušā vecumā, jo draugiem vajadzēja, tā kā viņi kristīja savus bērnus un uzaicināja mūs par krustvecākiem, un Silvija jau bija kristīta katoļu baznīcā, bet es nokristījos Matīšu luterāņu baznīcā, pat cik tur notika visas tās kristības, tad pie viena man arī, lai es varētu būt par krustāvu. Bet pēc kristībām es tā, nekāda liela faktiski starpība savā dzīvē arī tā nesajūtu. Es tā īsti pēc būtības tam nebija gatavs, tā bija tāda vajadzības lieta. Tas arī bija tāds ļoti intensīvs laiks priekš manis, jo es biju arī te lokālajā politikā, un es biju deputāts 3 sasaukums, un man tur bija dažādi amati, bet tāpatās, un tad darbiņš slimnīcā ar pilnu jaudu un dežūrs un privāta prakse, un tas viss, jo droši vien, ka tas bija par grūtu, droši vien, ka nevarēja tomēr tik daudz, cik bija iedomājies. Tur es arī biju mazliet, pat cik jau arī tie aborti bija mūsu ikdiena un tā, tad tie grēciņi jau visi valk viens otru līdzi, un ja tu kaut ko tādu dari, tad jau citi nāk klāt paši pa sevīm. Un tā man arī tur bija tādas problēmas parādījušās, kas atsaucās uz ģimeni. Un ilgstoši mums tās attiecības kaut kā ģimenē bija problemātiskas. Tad pienāca tā diena, kad es sapratu, ka tā ģimenē tūlīt izjuks. Es sapratu, ka es negribu zaudēt ģimeni, un es domāju, aiziešu pie astrologa, ko viņš man teiks. Man, protams, astrologs tur nostāstīja, ka viss tur ir slikti, viss tur ir beidzies un tā. Un es nekad nedomāju, ka tas vispār var uz cilvēku atstāt tādu iespaidu. Un es sapratu, ka nav nekādu tādu cilvēciska spēka, kas to vispār var kaut ko saglābt. Un tad es saņēmu tādu ziņu no kaut kurienes, kad vienīgi Dievs ir tas, kas kaut ko var šeit darīt. Es sajūtu viņu pieskārienu. Pirmkārt jau mainījās, viss manī mainījās. Tas jau, ko es teicu, kad tu pasauli ieraugi pavisam citādu, kā tu esi līdz šim skatījies. Ja? Tev viņi visi liekas tik skaisti, cilvēki tik skaisti, tu viņus visus mīli. Viņi ir, tu neko nenosodi, neko nekritizē, ja? Tu visu pieņem ar tādu sajūsmu. Ja? Un tad es sapratu, ka tur nevarēs tā, ka no kaut kāda viena grēka tu tur atteiksies vai šito darīs, šito ne. No visa jāatsakās. Tad arī no visa atteicos.
Jo, nu, tad, kad šis viss notika, ja, tad jau, protams, es daudz ko pazaudēju. Un es domāju, ka no tāda laicīgā viedokļa izskatījās pilnīgs fiasko, kad es visu zaudēju. Tā krīze bija ļoti liela, es arī vispār nevarēju lāgā strādāt, es piespiedu sev, ja, jo tas man ir tāds bijis, kad to neēst. Bet tas viss bija ar lielām grūtībām. Bet šis te laicīgais zaudējums, ko es tur visu pazaudēju, arī no darba aizgāju Valmierā un man piedāvāja Smiltenē dienas stacionāru, tā kā izveidot un attīstīt, un es piekritu, jo es te biju ļoti nogurst. Un tā es paliku uz dažām dežūrām un aizgāju tur uz Smilteni, un tur pilnīgi viens, tikai ar anesteziologu un māsiņām. Tā. Bet tāds īsts tūkstnesis bija. Bet tas viss arī bija ļoti vajadzīgs, jo to, ko es tur pazaudēju, tai laicīgā dzīvē, ja, tas ir nekas. Bet to, ko es ieguvu, ja, tas ir kaut kas. Ja, un nekad es to nemainīju, to atpakaļ. Gints Lapiņš savā dzīvē vienmēr ir iestājies par dzīvību, ģimenes cieņu un sirdsapziņas brīvību. Viņa ceļš no bērnības sapņa līdz ārsta lēmumiem, kas ietekmējuši sabiedrību, ir stāsts par cilvēku, kurš paliek uzticīgs tam, ko uzskata par pareizu. Viņš ir ļoti, ļoti jaudīgs, ļoti enerģisks, ļoti mīlošs cilvēks. Kādreiz tā, varbūt no malas kolēģiem tur liekas tāds ļoti, varbūt tur lecīgs un ambiciozs brīžiem kaut kā tā, bet ģimenē viņš ir ļoti mīlošs, ļoti rūpīgs un ļoti labs. Es varbūt vēlētos būt vēl uzmanīgāks pret cilvēkiem, vairāk klausīties, lai dzirdētu to, ko cilvēki grib teikt, jo mums mūsdienās ir maz laika ieklausīties, arī tā nav arī mana stiprā puse. Es vēlētos būt iecietīgāks, vēlētos arī būt varbūt tāds saprotošāks, spēt vairāk iedziļināties citu cilvēku vēlmēs un vajadzībās, jo kaut kā tādā dzīves skrējienā, tev liekas, ka viss riņķo ap tevi un ka tu jau esi, kaut kā saka, tas visuma centrs, bet būtībā tā daudz ko palaid garām. Kāds es esmu? Kā visi grēcinieki. Tāds arī esmu.